Cēsu novads pozicionē sevi kā izcilu vietu dzīvei, un izcilu vieta dzīvei iet roku rokā ar rūpēm par dabas resursiem un apkārtējās vides saglabāšanu. Es gribu pateikt paldies ikvienam, kurš iet šo ceļu kopā ar mums, un jo īpaši partneriem, kas pēdējo 2 gadu laikā ir iesaistījušies pirmā bioreģiona izveidošanā Vidzemē un Latvijā. Cēsu novada pašvaldība iepriekšējā gada periodā veikusi ļoti lielus ieguldījumus un lielas iniciatīvas tieši vides jomā. Un kā galveno es gribu minēt to, ka mēs esam sagatavojuši ūdeņa apsaimniekošanas koncepciju. Otra iniciatīva, kas ir ļoti svarīga, ir Cēsu novada meža koncepcijas izstrāde. Kā trešo galveno iniciatīvu es gribētu minēt tieši piedalīšanos Life no atkritumiem līdz resursiem projektā, kas ārkārtīgi daudz dod tieši atkritumu samazināšanas jomā, aprits ekonomikas veicināšanas jomā un iesaista sabiedrību. Cēsu novads ir ne tikai ekonomiski aktīvs, bet arī ļoti vitāls novads. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai vides dienests varētu ātri un operatīvi sadarboties ar pašvaldību, lai mēs kopā varam nākt pretī gan iedzīvotājiem, kas vēlas šeit būvēt savas mājas, gan uzņēmējiem, kas vēlas šeit attīstīt savu uzņēmēju darbību, ātrāk tikt cauri dažādiem birokrātiskajiem izaicinājumiem un realizēt savus ieceres. Īpaši vēlos uzsvērt sadarbību tieši ar būvvaldi, kā arī vēlos paslavēt pašvaldības policiju, kur ļoti labi ir izpratusi vides dienesta funkcijas un iespējas, kā rezultātā mēs ļoti operatīvi varam strādāt pie dažādu avārijas seku likvidēšanas vai dažādiem citiem piesārņojuma riskiem. Īpaši gribu uzsvērt arī pašvaldības politiku sadarbībā ar biedrību Gaujas ilgtspējīgas attīstības biedrību, ar kuru ir noslēgts deleģējuma līgums par novadu ūdenstilpņu, rekreācijas teritoriju un zivsaimniecības kvalitātes uzlabošanu. Šī biedrība pēdējos gados ļoti aktīvi attīstās un kļūst par ļoti svarīgu un būtisku līdzvērtīgu kompanjonu zivju resursu aizsardzībā šajā novadā.